Florbola līgas sievietēm otrā pusfināla sērijas spēle starp Ģekavu un NND noslēgusies. Sīvā cīņā uzvaru ar 4-3 izcīna ģekavietes. Uz sarunu esam aicinājuši 4. vārtu autoru Lauru Skujevsku. Apsveic tev ar uzvaru. Tavs komentārs par šīs dienas maču. Kā jau visas sezonas, regulārās sezonas spēles ar NND nav viegli. Viņas ir rakstura komanda un katrā gadījumā mums ir ļoti daudz jācīnās, lai vispār uzvarētu šīs spēles. Bet es priecīgi par spēli, ka mēs uzvarējām, gāja ļoti grūti. Un arī daudzi sastāvu trūkumi, protams, ir atsvēruši to, ka šīs spēles ir vēl grūtākas. Bet spēli uzvarējām, tā kā viss labi. Pirmajā periodā mums izdevās panākt 2-0. Pēc tam otrajā periodā 1 vārtu un -1. Kas notika šajos ielaistos vārtos? Mēs jau regulārajā sezonā jau pierādījās, ka mēs īsti stabili komanda neesam. Tā ir ļoti jāstrādā, lai nospēlētu visus 3 periodus vienādā līmenī. Bet tas jau, mēs nespējam koncentrēties, un tas arī domāju, ka ir lielākais mīnus mūsu komandai šobrīd. Mums ir viss, lai šogad uzvarētu, bet pietrūkst tas līdzsvars. Ko treneris teica pirms izšķirošajām 20 minūtēm? To pašu, ko vienmēr jāuzvar, jācīnās. Viņš mums vienmēr ir spējis motivēt ar vārdiem, ar skaļiem vārdiem. Nākamās 2 spēles nākamajās brīvdienās Rīgas Olimpiskajā centrā. Tavu prognozi, vai izdosies jau nākamā svētdiena nodrošināt vietu finālā? Ļoti gribētos, bet es domāju, ka NND negribēs, lai mēs tik vienkārši tiekam uz finālu. Es nevaru neko spriest, kā komanda būs gatava uz spēlēm. Pēc tam arī varēs redzēt, jo jānoskatīties katru spēli. Paldies par interviju.